Šajā video es pastāstīšu par radikālo sevis pieņemšanu, tādu absolūtu sevis pieņemšanu un kliedēšu arī tos mītus, kur liekas, ka, ja es sev pilnībā pieņemšu, tad es neko nemainīšu, jo tas ir viens no ierobežojumiem, kāpēc cilvēki negrib, pieņemsim, iet un sev pilnībā pieņemt. Viņiem ir bailes, ka tad nekas nenotiks vispār dzīvē. Bet tieši no sevis nepieņemšanas bieži vien arī tas nekas arī nenotiek, jo ir bailes gan kļūdīties, bailes būt atžgārnam, bailes būt bērnišķīgam, radošam, vēl dažādam, un tad nekas nenotiek. Un arī, protams, ir tāda cilvēka kategorija, kas atkal ir ļoti prasīgi pret sevi, bet viņi šausmīgi sevi ir izsmēluši, un viņu tas lielais dzinulis ir tas, ka jau viņi vairāk no sevis prasīs, visu kaut ko gribēs, nepieņems sevi, jo viņi vairāk arī sasniegs. Jā, ir tā, bet tas izsmeļ sevi, un tas līdz kaut kādam laikam darbojas, bet tad pienāk laiks, kad notiek izdegšana vai kaut kādi psihosomatikas simptomi, un vēl viena liela tāda ciešana galvā notiek, tā milzīgais lielais diskomforta dialogs pašam ar sevi, visu kaut ko nosodot, tāda iekšēji kritiķi pamodušies, gan sodošais, gan prasīgais kritiķis, kur daudz prasības pret sevi, daudz nosodījumu pret sevi, apsaukāšanās, un katastrofizēšana un arī vainošana. Tātad, kas sākumā ir pastāstīšu, kas ir šī te sevis radikāla tāda pilnīga pieņemšana. Sevis pieņemšana ir spēja atzīt, pieņemt, cienīt sevi bez ierobežumiem, pilnībā ar savām emocijām, ar savām jūtām, ar savām visām kļūdām, ar visām savām nepilnībām, un tāds, kāds tu esi šeit šī brīdī, ka tu esi normāls, un ka tev nav jābūt labākam, lai tu būtu mīlestības vērts, ka tev nav kaut kā jāizpelnās, kaut kā sevi pilnībā jāizlabo, jāizliekas uz āru, lai būtu tās mīlestības vērts, kas šī brīdī ir pieejama gan no līdzcilvēkiem, gan arī vienkārši no realitātes, no apkārtējās pasaules, ka tu vari justies mīlēts, arī bez citu klātbūtnes iesaistes, var sasniegt šo stāvu, ka tu esi vienkārši foršs un mīlēts un iekšējais dievs, kas ir pats par sevi mīlēts, ka tev nav jābūt kaut kādam speciālam, lai justos mīlēts. Ja, tas ir tas stāvoklis. Un šis stāvoklis, viņš neizslēdz spēju augt un attīstīties. Jā, tad, ko es arī esmu pētījumos atradusi, to es gan paņemšu, paskatīšos, lai man nenojūk. Tātad pētījumi liecina to, ka tad viens no pirmajām lietām, kad cilvēks praktizē šo te līdzjūtību pret sevi, sevis tādu pilnīgu pieņemšanu, ka tu esi normāls tāds, kāds tu esi, kas viena no lietām ir, ka mazinās depresija un trauksme un stress. Jā. Tātad cilvēki ar augstāku sevis pieņemšanu izjūt mazāk depresijas simptomus, mazāk trauksmes, mazāk hronisko šo te stresu, arī mazāk kauna, jo šis te kauns, hroniskais kauns ir no sevis tās nepieņemšanas un neveido šī emocionālā pārslodze. Un ir arī lielāka psiholoģiskā noturība, jo ir vieglāk var tikt pāri šiem te grūtajiem mirkļiem, jo notiek savu emociju pieņemšana. Un viena tā ir no sastāvdaļām. Sevis pieņemšana ir visu tādu savu emociju pieņemšanu, jo vairāk labāk pieņem emocijas cilvēks, jo viņš vieglāk cauri tām ļauj iziet caur ķermeni, ka tas ir droši just emocijas. Ja? Un arī mazākas bailes kļūdīties, un tas arī ir saistīts ar to, ka cilvēkiem vairāk gribas tieši kaut ko darīt, nevis nedarīt, un aiz tās sevis pieņemšanas veidojas šī mīlestība pret sevi, un tās arī izņemšās sekas, ko tad nozīmē tā mīlestība pret sevi. Protams, tas nevienmēr ir tas, ka tu uzlikt nagus, ragus un aiziet pie friziera, bet tā mīlestība pret sevi, protams, arī ir šī savu dažādo daļu pieņemšana, un līdz ar to rodas tā vēlme darīt sev vairāk laba. Un tas ir tā skaitā gan pasportot, gan arī kaut ko sapucēties, kaut ko izdarīt. Jā? Bet tas nav tā kā apliecinājums tam, tātad, kad ja es pucējos un sportoju, tā tad es sev mīlu pieņemu. Nē, tauši pretējais, ka cilvēks sevi nemīl un nepieņem, tāpēc viņš sporto, tāpēc viņš sevi izmainīt grib ārēji. Un tas atkal iedzen dažādos, tā kā arī sevi izcen laukā no enerģijas atkal.
Ja cilvēks visu laiku cīnās par to, ka viņam ir kaut kādam savādākam jābūt nekā viņš šī brīdī ir, viņš pat neieklausās savā ķermenī, savās vajadzībās, un līdz ar to notiek tāda sevis izdrillēšana tieši caur sportu vai citām aktivitātēm. Savukārt, atkal šeit, ja ir tā sevis pieņemšana, tad notiek tā gan sports, gan kopšana caur sevis mīlestību, tāda, ka ieklausoties, ko tev tur īsti vajag. Un vēl foršā lieta, kas notiekās, ja ir sevis pieņemšana radikālā, pilnīgā, tad ir stabilāka pašvērtība, jo tad tava pašvērtība nav atkarīga no tā, cik tu sasniedz, viņa vienkārši ir. Un nav tādi atkritieni, ja? Tad, ja ir zema pašvērtība, tad mēģini uzkāpt uz kaut kāda panākumiem, uz kaut kādas noteiktas lietas, ko sasniegtu, izdarītu, viņam iegūtu daudz dažādas izglītības, un tad būtu laba pašvērtība, bet tikko kā tā izglītība iegūta, pēc laika viņas tā kā vērtība pamazām zūd, jau aizmirstās un sāk arī krist nost tā paša vērtība, ja? Vai arī kaut ko sasniedz darbā, darbu zaudē, visas pašvērtība nokritās. Savukārt, ja ir sevis pieņemšana, pašvērtība ir stabila, un lai vai kas notiekās, lai vai tu iegūst izglītību, tāpat tu jau esi stabils un labs arī pat pirms tu iegūti izglītību. Un pat, ja notiek kaut kādi kritumi, neaiziet pavisam uz leju, bet tu jau esi labs, pat, ja tev šobrīd sanāca kļūdīties. Tas ir tas iekšējais tāds stāvoklis, tāds stingrs, tāds iekšējā kodola sajūta, ka ar tevi viss ir kārtībā, lai vai kas notiksies. Lai vai kā tu kļūdīsies, lai vai ko tu izdarīsi, tu pats esi sev tāds, tā kā tu visu laiku esi sev tā kā draugs. Tā ir arī sevis tā pieņemšana. Labākas arī attiecības veidojās, tad, kad ir sevis pieņemšana, jo sevis pieņemšana nav egoisms, tas nav tāds, ka visi es tagad esmu krucis, esmu forši, man pārējie viss nav vajadzīgi. Nē, tieši ir tāda empātija vairāk rodas, jo tu jūti labāk sevi, tev ir iejūtība pret sevi, līdz ar to tu vari izveidot iejūtību arī pret citiem. Mazāk arī šī aizsargāšanās, mazāk tādas kaut kādas dusmu uzplūdi vai izgāšana uz citiem, jo tās emocijas, kas notiekās, viņas tiek validētas iekšēji, līdz ar to viņas vairs tik ļoti daudz nekrājās. Tā kā tik daudz, ka tu pēc tam uzsprākst kaut kādu, neteic, ka tev kaut kas patīk, un tad tu uzsprākst. Jā. Vieglāk ir vienkārši risināt konfliktus un drošāk veidot tuvību, jo tu uzticies vairāk pasaulē. Un arī ir lielāka motivācija, to arī pētījumi apliecina, ka viņa vēlme, bet šī sevis pieņemšana veido lielāku vēlmi mācīties, lielāka arī tāda neatlaidība, veidojas tādi mērķi, kas ir saistībā ar tevi pašu, nevis ar to, kā vajadzētu sabiedrībā izskatīties, ko vajadzētu sasniegt sabiedrībā, bet to, kas tev ir tūs, un tad, kad tu dari to, kas tev ir tūs, tā kā tu gribi darīt, tad ir arī lielāka motivācija, tas arī ar to saistīts. Cilvēks pats par sevi mainās, grib mainīties, bet nevis kaunadzīts, ka vajadzētu mainīties, bet savas tā kā iekšējās drošības dēļ, savas mīlestības dēļ, tādām lietām. Arī labāka emocionālā regulācija ir, ja ir sevis pieņemšana un līdzjūtība pret sevi, neiegrimst tajās visās emocijās, atziet cauri viņām un atlaiž pamazām vaļā. Ja? Tad, un atkal sevi, ja kritizē, tad visu laiku ir tāds iekšējais kritiķis, kurš saka, visu laiku vajag panākt vairāk, darīt vairāk, tad atkal ir viss tas pretējais. Tad palielinās šī depresijas risks, palielinās šis hroniskā kauna daudzums, ja? Un neesi pietiekami labs tā sajūta, trauksme arī palielinās. Viss tas pretējais notiek. Tad šī sevis pieņemšana principā tev veido tādu veselāku iekšēji, līdz ar to tu foršāk, labāk vari izbaudīt šo dzīvi un dzīvot pilnīgāk. Jā. Un man tagad pašvērtības laboratorijā šobrīd es arī ievietoju 2 audio, kur ir radikālā sevis pieņemšana un viena arī situācijas pieņemšanai audio, kā arī mīļumu veidošana pret sevi. Tur, kur tu veido tādas mīļas, foršas attiecības pret sevi, savu iekšējo ievainoto daļu, tu vairāk sev pieņem, tās mīlestības veidojas, un tas ir viss sadaļā pie kauna, jo kauns ir pats fundaments sevis nepieņemšanai. Viņš ir tāds tā kā tava iekšējā daļiņa tur ir,
kur grib būt pieņemta, bet apkārt veidojas šis te kauns, kurš arī visu laiku motivē iet, mainīties, darboties, visu kaut ko tieši nevis tā, kā tev vajadzētu, bet tā kā kaut kā sabiedrībā vajag vai taviem iekšējiem kaut kādām pārliecībām, kā būtu vispareizāk. Un tā ir tāda attālināšanās no sevis. Tad šī te radikālā sevis pieņemšana ir tieši pieiešana sev klāt, pieņemšana, sevi mīļi attiekties, un vienkārši katru savu šūniņu mīlēt, un arī veidojas tāds foršāks radošums, ja ir šī te sevis radikālā pieņemšana, vai radikāla sevis pieņemšana, vai vienkārši sevis patiesa pieņemšana. Tāpēc es aicinu uz pašvērtības laboratoriju pievienoties, un viņi šeit atradīsies gan kauna sadaļā, gan arī prāta atkļūdošanas sadaļā. Šī jaunā lekcija radikālā sevis pieņemšana. Un klausies arī viss pārējās par kaunu lekcijas, jo viņš palīdz vairāk atšķitināt vaļā, kas tad tu esi tur, un kas ir tas kauns, un kas ir tā sevis nepieņemšana. Tā kā tiekamies šajā mēnesī pie manis.